Būvniecības atkritumi. Domājot par būvniecības atkritumiem, varētu šķist, ka ar tiem vairs neko nevar iesākt, kamēr patiesībā vairāk nekā puse no būvniecības atkritumu konteineru satura tiek pārstrādāti atkārtotai izmantošanai. Lai tas būtu iespējams, ir svarīgi liela izmēra un būvniecības atkritumu izvešanai pasūtīt speciāli paredzētus konteinerus pie apsaimniekotājiem, kuriem ir atkritumu apsaimniekošanas atļauja, jo citādi var gadīties, ka atkritumi nonāk dabā, nevis atkritumu apsaimniekošanas poligonā. Vispirms nodotie būvniecības atkritumi tiek pāršķiroti, vēl derīgie atkritumi tiek pārstrādāti jaunos produktos un materiālos, bet pārstrādē nederīgie tiek nodoti dedzināšanai vai tiek apglabāti poligonā. Kādi ir būvniecības atkritumu veidi? Piemēram, logi, ruberoīds, veseli ķieģeļi, lokšņu stikls, asfalts, akmeņi un grants, betons, keramika un porcelāns, flīzes, minerāla vate, ģipsis, krāsots koks, sanitāra tehnikas izstrādājumi, koksne un paletes. Sadzīves atkritumos nedrīkst mest liela izmēra priekšmetus, smagus būvniecības atkritumus, krāsas un līdzīgus remonta pārpalikumus. Par šādu rīcību ir paredzēts sods. Svarīgi piezīmēt, ka būvniecības atkritumos var būt bīstamo atkritumu piemaisījumi, kas tos padara par bīstamajiem atkritumiem. Tie ir jāapsaimnieko atbilstoši noteikumiem, lai neradītu kaitējumu cilvēkiem un videi. Bīstamie būvniecības atkritumi var būt, piemēram, asbests, dažādu veidu krāsas, impregnēta koksne, izlietota eļļa, gāzes flakoni, eļļas filtri, aerosola baloniņi. Par būvniecības bīstamo atkritumu izmešanu sadzīves atkritumos, dabā vai jebkādā citā tiem neatbilstošā veidā ir paredzēts sods. Bīstamie būvniecības atkritumi arī ir jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kuriem ir attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauja.